Gandrīz ikvienam cilvēkam ir kāda dzimumzīmīte, tomēr var gadīties, ka tā kļūst par iemeslu ļaundabīgam audzējam. Statistika liecina, ka Latvijā 2008. gadā reģistrēta 1000 jaunu saslimšanas gadījumu ar ādas vēzi. Vienkārši, ja cilvēkam ir kādas aizdomas, viņas sāk pārmainīties vai ko, tad vajadzētu iet pie speciālista pārbaudīt un paskatīties. Tā kā tas varētu teikt, ka ir pilnīgi visiem tā problēma. Dzimumzīmītes ir, vai viņas ir labas vai sliktas, to jau var noteikt speciālists. Šodien pirmo reizi Eiromelanomas dienas akcija notiek arī Olainē. Šī kampaņa dod iespēju bez maksas veikt ādas izmeklēšanu, un interese par to ir liela. 15 cilvēki jau pieteikušies saulēcīgi, bet pieņemt tiek arī tie, kuri ieradušies iepriekš nepiesakoties, un katram no viņiem ir savi iemesli, kāpēc to darīt. Ieraudzīju paziņojumu pie reģistratūras, domāju, kāpēc neizmantot, ja pa brīvu. Vai tas ir svarīgi, ka pa brīvu? Noteikti svarīgi. Tomēr daudz ielās satiktie ļaudis par iespēju šodien veikt bezmaksas diagnostiku ir maz informēti. Vairāk informācijas, tās vietas, kur var to izdarīt. Jo, ja nav cilvēkiem internetu un tā tālāk, tad neko smalkāk arī nevar uzzināt. Dr. Ceriņš stāsta, ka viņas praksē gan nesot gadījies, ka dzimumzīmīte ir kļūst par ļaundabīgu audzēju, tomēr pārlieka aizraušanās ar saules vannām varot būt kaitīga. Pirmais un galvenais tas ir izvairīties no saules stariem, ultravioletiem stariem. Lietot, sauļojoties noteikti aizsarkrēmus un pēc iespējas mazāk pavadīt saulē, protams, arī solāriju. Ziemas periodos nebūtu ieteicams solārijas apmeklēt, it sevišķi kā mūsdienās jaunieši to dara. Tad jauniešu iecienītais nēģeru iedegums var būt diezgan bīstams. Tā varētu teikt, jā.